Vai jums ir tā, kad jūs stāvat, piemēram, sievietes gatavojat ēst, liekas, nu viss taču ir kārtībā un pēkšņi sākas iekšējā trauksmē? Vai, piemēram, bērns niķīgs, kašķīgs un nevar saprast vienkārši, nu kas notiek? Kas notiek? Un šīs pozīcijas ir ļoti neizskaidrojams, no kurienes viņas radās un kāpēc tas tā notika. Jā, to mums arī ir, patiesībā šīs izmaiņas ļoti bieži ir pēc mūsu slavenā vīrusa, ko visi arī zina, ļoti bieži novērojas, taču, kas ir bijis, tas ir bijis, un tagad mums ir jādomā, ko tad darīt. Pirmām kārtām, ko es noteikti ieteiktu izņemt no jūsu uztura racionā miltus, pēc iespējas, cik ir iespējams, un cukuru, jo attiecīgi milti un cukurs ļoti skābina un sabiezina jūsu asinis, un faktiski trauksmē, ja, tad jūsu asinīm ir sarežģījumi cirkulēt. Iedomājieties, to var arī definēt, varbūt tas piemērs ir tāds netik veiksmīgs, bet taču mani sapratīs, jo man galvenais ir nodot šo informāciju, kad asins kā ķīsels, tātad šī apasiņošana ir traucēta, un to uzreiz jūt viss jūsu organisms. Vienu vārdu sakot, jums trūkst skābeklis jūsu organismā, un tad citreiz arī ir tātad šīs trauksmes, jā, vai tās ir sirdsklaus, vai gribas papildus ievilkt elpu, vai ir absolūti tādi uzplaisnījumi, dusmu, vai mēs ejam un mēs aizmirstam, kur mēs ejam, kāpēc mēs gājām, kāpēc mēs to darījām. Mūsu domas ir nekonkrētas un haotiskas. Bērni ļoti raudulīgi, sāk pacelt rokas pret vecākiem, neiecietīgi, jā. Tādā gadījumā jums pirmais ir jāsāk sārmot organisms, lai piekļūst skābeklis jūsu organismā, tas ir H-500 plus pentakāns, un viennozīmīgi ļoti izteikti jāpievērš uzmanība ir jūsu virsnierēm. Principā šajā gadījumā ir palielināta kortizola izdale, un to var nodot gan asinsainā, bet principā, ja ir šādas epizodes, tad ir skaidrs, ka tas arī ir noticis, jo kortizolam tas ir hormons, ļoti spēcīgs stresa hormons, un attiecīgi kortizols mums izdalās, lai mēs saspringtu, izdarītu tad vajadzīgo darbu, piemēram, bailes. Ja? Mēs mūkam, saspringstam, ļoti ātri mūkam, jo viņš pirmatnē ir paredzēts bijis pie tā, kad, lai nomedītu mamutu, ja? Tad mēs saspringstam, nomedam mamutu un atslāpstam. Kas ir noticis ar jūsu organismu? Jūs neatslāpstat. Jūs visu laiku esat šajā stresā, saspringumā, un attiecīgi šīs kortizols jau izdalās neadekvāti, jā, pat jūsu miera stāvoklī, un skābina arī vēl plus jūsu asins, jo ļoti liela kortizola izdale attiecīgi sarauj visu jūsu asins tādos sledžos, kunkuļos, jā, un ir šīs biezās asins, tāpēc arī šīs trauksmes un saucamās lēkmes var uznākt uz līdzenas vietas pat bez kaut kāda notikuma pamatojuma. Lūk, tāpēc virsnierēm ir jāpievērš uz tādos brīžos ļoti liela uzmanība, un no produktu, ko var lietot, tas ir kombinācijā Protivity Ultra, kur ir visas šīs 28 aminoskābes, kas mūsu organismam ir ārkārtīgi svarīgs, jo mūsu pamats, jā, ir tātad šis aminoskābu režģis, un grifonija, jo grifonijā arī ir 5-HTP, ļoti specifiska aminoskābe, kas attiecīgi sadarbojoties ar šīm 28 aminoskābēm veicina virsnieru garozas atjaunošanos. Un līdz ar to, pēc kaut kāda laika, jūs sapratīsiet, ka šīs trauksmes pāriet un jūs kļūstat mierīgāk. Un, piemēram, ja jums arī ir miega ciklu traucējumi, tad attiecīgi arī grifonija palīdz šo ciklu veidot, ja, miega nomoda ciklu, dziļo miegu, serotonīna izdali, un tad arī to melatonīnu izdali, lai jūs varētu gulēt normāli, attiecīgi dziļā miegā, lai jūsu ķermenis atpūšās. Un grifonija principā nomierina visu nervu sistēmu. Ja gadījumā tomēr vēl ir klātesošs šīs trauksmainība, protams, jūs varat arī ņemt talkā vēl safrīno,
Safrīno iedarbība ir arī fantastiska, kas strādās uz centrālo nervu sistēmu. Tad šīs kombinācijas jūs varat kombinēt, piemēram, Protiviti Ultra no rīta plus Grifonija un vakarā mazāka deva Protiviti Ultra un, piemēram, safrāns. Ja? Tad šādi kombinēt, piekombinējot jūsu ķermenim visu nepieciešamo, lai jūsu nervu sistēma ir stabila un attiecīgi jūs varat veikt ikdienas šos procesus, lai jūs varat mierīgi iet gulēt, atpūsties, jo, ja mēs neizguļamies, neatpūšamies, tad no rīta jau mēs esam trauksmaini. Un ilgāka laika periodā šādi dzīvojot, nervu sistēma viennozīmīgi cieši, tāpēc miegs arī ir tiešām, miegu sauc arī par zālēm. Tāpēc apkopojums. No pārtikas ņemam ārā miltus, cukurus, ņemam talkā ūdeni, H-500, pentakānu. Ja tas nepalīdz, tad plus ņemam talkā Protiviti Ultra, Grifoniju un safrānu. Un visam ir jāizdodas, vismaz pieredze to vēst.